deficīts, tukši plaukti, augstas cenas. Varbūt tā būs mācība, ko... Varbūt, es saku, varbūt. Es jau nezinu, vai tā būs, bet varbūt tā būs mācība, ko gūs Amerikā cilvēki, ņemot vērā Trumpa visas politikas. Staigā visādi ieraksti un dati un finanšu medijos raksti par to, ka maz kuģi ienāk no Ķīnas, neiet preces uz turieni. Citi sāk baidīt to, ka jāpērk ir dažas dienas, jo tuvākajās dienās, jo tad visi to sapratīs un tad pēkšņi sāksies deficīts. Un mums, protams, no Eiropas mēs to varam noskatīties tādā ziņā to, ka es domāju, ka mums tam īpaši nevajadzētu skārt tādā ziņā to, ka mums nevajadzētu būt deficītam, bet varbūt, ka mums pat kaut kādas cenas nospiedīs lejā, jo tur jau nav teikt, ka visu ražošana apstājās un kaut kur jau tās preces būs jāliek. Un attiecīgi varbūt sanāk tā, ka šeit ir lielāks pieplūdums, šeit cenas lejā, tur augšā, tur deficīts. Redzēsim, kā to paši vērtēs arī iedzīvotāji Amerikā. Un var jau, protams, likt cerības to, ka tagad fiksi visu sakārtos, tur samazinās tarifus un vēl kaut ko. Bet laiks iet. Katra diena tomēr tas atstāja ietekmi. Kāpēc gan gribētu šobrīd ar kādiem lieliem tarifiem kaut ko tur vest iekšā un kaut ko darīt? Un kamēr to nav pilnīga skaidrība, kamēr kaut kas nav mainījies, tikmēr visi gaida. Visi gaida un tā tas viss arī bremzējās. Dzīvosim, redzēsim. Es domāju, ka patērētājs Amerikā to visu vēl tikai sajutīs. Tas viss vēl tikai priekšā.